Aizgājušais gads Jelgavas pilsētai un tās iedzīvotājiem, domāju, ka ir bijis ļoti veiksmīgs, jo padarīts šajā laika periodā tiešām ir ļoti daudz. Ražošanas jomā, es domāju, ir gan Amaplāna rūpnīcas būvniecības pirmā kārta pabeigta un nākošā gada pirmajā pusē jau radīt pirmo automašīnu. Šajā gadā ir gan Zviedru dzelzceļu ritošā sastāva remonta rūpnīca uzsākusi savu darbu. Plasmas izstrādājumu rūpnīca sākusi savu darbu. Kā zaudējums Jelgavas maisa kombināta slēgšana, kas, protams, ir viens no nepatīkamiem zaudējumiem. Lielākā būve Zemgales olimpiskais centrs, kurš ir nākošajā gadā jāpabeidz. Brīvības bulvārs ir atguvis jaunu izskatu. Gan Tērvietes iela, gan Kalnciema ceļš, izglītības sistēmas sakārtošana, it sevišķi lielu uzmanību veltot profesionālajai, jeb ārodu izglītībai. Jaunās pārlielupes katlumājas nodošana eksploatācijā, pašas sistēmas sakārtošanu, jo zudumi sastādīja 40 un nedaudz pāri pat procentus, tad šodien 15%, tātad trīskārt samazināti zudumi, koģenerācijas pašas iekārtas uzstādīšanu, gan dziesmu svētki, gan Latvijas otrā olimpiāde. Mūsu pilsētas iedzīvotāji deva lielu ieguldījumu šajos svētkos. Nākošā gada pirmie un svarīgākie uzdevumi ir pilsētas budžeta pieņemšana, pilsētas budžeta sabalansēšana, ņemot vērā tos uzstādījumus, ko šobrīd mums uzstādījis ir valdība un parlaments. Tas ir algu samazinājumi, visu tēriņu un izdevumu samazinājumi. Nākošā gadā, lai mēs aizvien veiksmīgāk tiktu galā ar tām problēmām, kuras varbūt šodien mūsu dzīvē ir ienākušas. Man gribas novēlēt, lai ir klusi un jauki Ziemassvētki, un lai jaunais gads ir apņemšanās, mīlestības un veiksmes pilns.